Es esmu agronoms. Es gribētu teikt, ar saknēm un līdz kaulam lauka darbos jau no pašas bērnības. Esmu certificēts agronoms, arī maģistrs agronoms. Mana darba ikdiena paiet patiesībā pie zemnieka uz lauka. Ja mēs varam ar jokiem, tad man sieva citreiz saka, lai es varbūt pārnakšņoju kaut kur pie zemniekiem, nevis ierodos ļoti vēl vakarā mājās, jo man ikdiena sākas no paša rīta, iekāpjot mašīnā, un vakarā līdz ar to mums pārrodoties mājās. Mēs plānojam, domājam, apskatām laukus, bet pāršarā, diemžēl, sanāk risināt problēmu situācijas. Kas ir izdarīts vai kas nav izdarīts, kur ir kaut kas nolaists greizi, kā mēs varam viņus izglābt, augus atdzīvināt, principā uzlabot augu dzīvi. Es esmu atbildīgs par saviem klientiem, par uzņēmuma sasniegumiem noteikti arī, bet pats galvenais es esmu atbildīgs par klientiem, lai viņiem viss būtu kārtībā un lai mans ieteikums strādātu pie viņiem saimniecībā. Mans darbs vispār kā tāds man ļoti patīk, jo ja manā skatījumā, ja tu vari savienot savu darbu ar hobiju, kas tas ir manā gadījumā, tad nekas labāks, man liekas, dzīvē nevar būt, ja tu vēl par savu hobiju saņem arī atalgojumu. Lielākie izaicinājumi, manuprāt, ja mēs runājam par darbu, tad mums ir 4 gada laiki Latvijā, un tad visi tie ir pilnīgs absolūts izaicinājums. Un gandarījuma avots noteikti ir tas, kad mēs esam izkūlušies sveikā cauri, un tad, kad tu aizēji rudenī uz lauka, vai arī pēc tam, kad klients ir novācis šo ražu, viņš pasaka, LV, viss bija baigi labi, tava tehnoloģija strādā. Es to nopelnu ar to, ka es esmu pie viņa braucis visu sezonu, es esmu viņu konsultējis visu sezonu, un tad, kad viņš saprot, ka viņam kontā ir ienākusi konkrēta naudas summa, jo jebkurā gadījumā mēs visi esam uzņēmēji, tāpat kā Skandagro Latvija, tāpat zemnieku saimniecības, mēs visi esam uzņēmumi un esam pelnoši uzņēmumi. Mūsu mērķis ir pelnīt, nopelnīt un attīstīties. Tāpat, ja viņš var attīstīties, nopelnīt, tad arī viņš man to paldies ir pateicis par to, ka es viņam palīdzēs to sasniegt. Man ļoti patīk, ka mēs esam augošs uzņēmums, un ka mēs nestagnējam un ļaujam principā uzvesties un justies brīvi darba kolektīvā, atpūtā un visā citā. Es vairāk novērtēju to, ka mums, ja mēs runājam par mūsu profesiju, ka mums kā agronomiem ļauj plānot pašiem savu laiku, kas, manuprāt, ir ļoti pareizi, un kad principā ka uzņēmums ļauj elpot, kas ir ļoti svarīgi, kad netiek strikti viss noteikts, tāpat mums ir viss nodrošināts. Mums ir nodrošināti gan automašīnas, gan datori, telefoni, viss, principā, uzņēmums ir par mums parūpējies. Darba vidi veidoja noteikti es pats, un, protams, kolēģi un tie mums ir tiešām superīgi. Bērnībā īstenībā man bija 2 opcijas. Man nekad nepatika, ka tur sēdz puišs, es būšu policists vai es būšu karavīrs. Man vienmēr saistījās tā daba, un man bija 2 izvēles, kuras izdarīju īstenībā pēdējā 2015. gadā, pēdējā iestāšanās brīdī augstskolā. Man bija izvēle priekš sevis. Es gribēju kļūt vai nu par agronomu, vai nu par vetārstu. Un mani mazliet nobaidīja tas, ka vetārstiem jāmācās 6 gadus, bet tad, kad es pabeidzu maģistrus agronomijā, es domāju, bļāviens Elvija, bet tu taču arī šeit mācījies agronomos 6 gadus. Varēja iet gan, nevajadzēja baidīties, bet principā man ļoti apmierina tā izvēle, ko es esmu izvēlējies. Mans novēlējums Skandagrai kā uzņēmumam un arī kolēģiem būt tikpat foršiem, tikpat zinātkāriem un kā es iepriekš teicu, manuprāt, virsotnes mūs gaida.